Labdien, cienījamie jurista vārda lasītāji un jurista vārda raidieraksta 4. sērijas skatītāji. Mēs ļoti priecājamies, pavasaris beidzot ir atnācis, ir aprīlis un ir iznācis aprīļa mēnešraksts. Tas ir tematiski ļoti daudzveidīgs. Es jums iesaku visiem to lasīt, jo pirmkārt, tajā, piemēram, ir valsts kontroliera Edgara Korčāgina intervija, apskats par nesen mūžībā aizgājušā vācu tiesību filozofa Jirgena Habermas idejām, rakstīns par datu valsts inspekcijas 25 gadu sasniegumiem, protams, arī dažādi raksti no dažādām tiesību nozarēm, piemēram, Lauris Rasnačs ekvivalence civiltiesiskajās attiecībās, Rihards Erdmanis, svarīgs temats militārās tiesības, jeb civilā kontrole pār nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Kriminoloģija Ēriks Narkevics notikuma vietā atrastu apavu pēdu izmantošanas iespējas noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un ļoti praktisks zvērinātu advokātu padomes pārstāvi advokātu Elīnas Zeltiņas un Alda Liepiņa raksts par zvērinātu advokātu palīgu jautājumiem. Bet šodien mums studijā, mūsu jurista vārda mazajā mājas video studijā, ir divi autori. Un viņu tēmas ir ļoti dažādas tiesību nozares, kuras viņi ir aprakstījuši un piedāvā jūsu uzmanībai, ir patiešām ļoti atšķirīgas, un es gribētu tātad stādīt jums priekšā Rīgas juridiskās augstskolas vieslektori, kuras sevi sauc par tehnoloģiju juristi, Jūliju Terjuhanu. Un Jūlija kopā ar kolēģi Maiju Opmani ir uzrakstījusi rakstu par mākslīgā intelekta aģentiem. Savukārt Helmuts Jauja, kas mūsu lasītājiem ir pazīstams kā maksātnespējas tiesību, viens no lielākajiem speciālistiem Latvijā, ir uzrakstījis par prasījumiem no neatļautas darbības un rosina grozīt maksātnespējas likumu. Ar ko sāksim? Varbūt, Jūlija, jūs izstāstīt, kas ir mākslīgā intelekta aģenti? Kas tie par tādiem aģentiem ir un ko viņi grib un ko viņi veic, ko viņi var izdarīt? Jā. Pēdējos gados daudz dzirdam par mākslīgo intelektu, un jau esam daudz maz pazīstami, ka pastāv dažādi rīki, un tie ienāk gan publiskajā, gan privātajā sektorā arvien vairāk, bet pēdējo pāris gadu jaunums ir mākslīgā intelekta aģenti, kas jau arī sasniedz dažādus sektors un tiek izmantoti ikdienā arvien vairāk. Tas nozīmē, ka uzdevumu, ko cilvēks iedod mākslīgajam intelektam, šie aģenti spēj patstāvīgi saplānot un patstāvīgi izpildīt, sazinoties vai nu ar dažādām internetu platformām, datubāzēm, vai arī ar citiem mākslīgā intelekta aģentiem. Tie ir tā kā tādas patstāvīgas, tādas kvazipersonas, kas rīkojas. Pastāv arī tāds viedoklis, ka principā aģentiem ir šī te personība, bet ne tādā izpratnē, kā mēs to uzreiz iedomājamies, ne kā cilvēkam, bet katrs aģents ir individuāls un pastāv arī juridiskie riski, kas ir saistīti ar mākslīgā intelekta aģenta darbību, sākot ar datu aizsardzību un beidzot ar to, kurš ir atbildīgs par šādu aģentu pieņemtiem lēmumiem, vai to darbību ķēdi, ko tas ir izvēlējies, kā arī dažādām konkurences tiesību problēmām, piemēram. Bet mēs sastopamies, viņi jau reāli darbojas, vai tā ir tikai vēl tāda teorija, kas mums gaida priekšā, vai tā jau ir realitāte, mēs vienkārši nezinām. Cilvēks, kurš nav saistīts ar šīm tiesībām, nezina, ka tādi jau mums blakus eksistē. Informācijas tehnoloģija nozarē tā ir realitāte. Mākslīgā intelekta aģenti var tikt izmantoti ļoti dažādās nozarēs, sākot ar to, ka tie palīdz uzrakstīt programmētājiem kodu, cilvēku valodā tiek iedot instrukciju, man ir vajadzīgs atrisināt šo problēmu, un aģents var atrisināt daļu no šī uzdevuma un piedāvāt cilvēkam. Aģenti var tikt izmantot pētniecībā, piemēram, ir lielāks pētījuma projekts, ir iesaistīti zinātnieki, un šis pētījums tiek sadalīts blokos, un dažādi aģenti pilda katrs savu šī pētījuma daļu. Piemēram, var izpētīt lielu datu apjomu, izdarīt secinājumus vai izpētīt ļoti daudz literatūras un izvilkt svarīgākos avotus. Un kāda ir viņu atbildība? Kāds, teiksim, Latvijā vispār kaut kas ir saistībā ar šiem aģentiem regulēts, vai viņi ir pilnīgi šobrīd brīvā režīmā? Jā, šobrīd ir tā kā tajā filmā Robots savā vaļā.
jo mākslīgā intelekta aģenti nav regulēti ne Eiropas Savienības līmenī, piemēram, mākslīgā intelekta aktā, jo akts ir tapis pirms šie aģenti iegūt tādu popularitāti. Mākslīgais intelekts attīstās milzu soļiem un sanāk, ka aktu pieņem 24. gadā, mēs esam 26. un jau pastāv diezgan liels ropas regulējumā. Šis jautājums tiek pacelts Eiropas komisijas līmenī, bet šobrīd vēl nav nekāda likuma priekšlikuma. Un tāpat arī Latvijā arī nav nekādu specifisku likumu, bet, protams, uz tiem attiecas vispārīgās datu aizsardzības prasības, konkurences tiesību prasības, civilatbildības prasības tajā brīdī, ja tie izdara kaut ko tādu, kas ir uzskatāms par pārkāpumu, bet grūtākais ir saprast un pierādīt un dabūt to informāciju ārā no reāli digitālās vides, lai saprastu, kurā posmā kas ir noticis nepareizi. Bet vai vispār var iespējams saprast, kurš atbild par šādu aģentu rīcību, ja viņš darbojas lielajā neaptveramajā digitālajā vidē? Kā vispār iespējams noskaidrot, kurš ir šī aģenta virsaģents? Šis ir viens no izaicinošiem jautājumiem. Dažreiz aģenti var piederēt konkrētam uzņēmumam, dažreiz tie ir trešo pušu pakalpojumi, kas tiek izmantoti. Un vēl tā var būt tā saucamā multiaģentu sistēma, kur aģents ar aģentu sazinās daudz aģentu ķēdē. Un mēs nezinām, kur ceļo mūsu dati, mēs nezinām, ko viens aģents ir izplānojis un uzdevis darīt citam aģentam, līdz brīdim, kamēr mēs cenšamies tiešām atšķietināt šo darbību ķēdi. Tāds vienots atbildes nav, bet vajadzība pēc tā zināt šo ir, jo, ja notiek kaut kādi pārkāpumi, vai uzņēmums var tikt pakļauts kaut kādiem sodiem, vai arī reāli tiek nodarīts kaut kāds kaitējums, tad mums ir svarīgi zināt. Tas kaut kādā veidā atgādina spiegu filmas, un kurā vietā atrodas spiegu vadības centrāla, droši vien pat ir grūti nojaust šajā lielajā juceklī. Helmut, vai jūs sapratāt, vai jums tas bijāt dzirdējis par tādiem aģentiem kaut ko? Izklausās kaut kas starp matricu un jā, protams, ka tas mākslīgais intelekts jau ir ienācis diezgan pamatīgi mūsu dzīvē un kaut kas jau izklausās pazīstam, bet vienalga liekas kā tāda melnā kaste, kur līdz galam nevar saprast, kas tur notiek. Pat mazliet biedējoši. Sakiet, vai maksātnespējas tiesībās jau mākslīgais intelekts tiek izmantots kaut kur, lai meklētu noslēptus līdzekļus vai kaut ko tādu? Man nav zināms, ka tā plaši tiktu un konkrēti izmantot. Droši vien jau ir, bet jā, es tā šobrīd nevaru pateikt. Skaidrs. Vai tur darbojās aģenti arī iesaistīti? Jā. Jūs esat uzrakstījuši šim žurnālam rakstu ar priekšlikumiem faktiski uzlabot maksātnespējas jomas regulējumu. Proti jūs rakstāt par prasījumiem no neatļautas darbības un izvirzat tādu, kā lai saka, tādu valodas, tādu spēles piedāvājumu nedzēst, nedrīkst apžēlot, kurā vietā likt komatu, ja? Kā tad tur ir, kas ir tā jūsu priekšlikuma būtība un kāpēc šie prasījumi no neatļautas darbības būtu jāizņem no tiem nedzēšamajiem? Vai es pareizi sapratu jūs rakstu? Jā, es aicinu uz diskusiju par tādu maksātnespējas regulējumu pilnveidošanu tieši saistībā ar fiziskās personas maksātnespējas procesu, kas jau sanāk vairāk kā 15 gadus darbojas, un visi jau pie tā ir pieraduši. Un šis ir tāds ļoti labs rīks, kas ļauj cilvēkiem ar pārmērīgām saistībām tikt ar to galā. Šīs saistības izejot šo procesu tiek dzēstas, bet vienlaikus likums paredz atsevišķas saistības, kuras tomēr nevar dzēst. Un, piemēram, uzturlīdzekļus. Un starp šīm nedzēšamajām saistībām ir arī saistības, kas ir radušās no neatļautas darbības. Tas ir tās diezgan plašs formulējums, kurā ietilpst būtībā jebkāda veida pārkāpumi, kas tiek konstatēti un rada pienākumu kompensēt zaudējumus civiltiesiskā kārtā, un arī, protams, ja ir noticis kaut kāds krimināla nodarījums un ir jākompensē cietušajiem. Tā kā visplašākās visplašākā ziņā var būt tie nodarījumi. Un tas
tā interesantā lieta, es pats esmu piedalījies savulaik likuma tapšanā un arī atceros toreiz arī kā tapa šī norma. Un tajā brīdī tas likās tā pašsaprotami un taisnīgi, ka, ja tu esi kaut ko Jūs tur minējāt, piemēram, nodedzinājus noliktavu, jā? Tas ir vēlāk, kā piemērs, bet, ka idejiski ir taisnīgi, ka ja tu esi pārkāpis kaut ko un tev ir jākompensē, tad tomēr tevi nevar atbrīvot. Bet laikam ejot, jāsaka, es esmu gan praksē, gan vispār arī sekojot publiskai informācijai par dažādām tiesvedībām, kur tu redzi, ka pietiesā, piedzen ļoti ievērojams naudas summas no valdes locekļiem. Mums te bija viena tāda diezgan skaļa tiesas prāva ar vienu bankrotējušu bankas valdes locekļiem. Kaut kādā brīdī sāku domāt, ka uz papīra jau tā atbildība ir, un tā piedziņa ir, tad ir jautājums par to piedziņu. Ir skaidrs, ka daļa cilvēku, kam ir pienākums kompensēt, teiksim, arī tos pašus zaudējumus, visticamāk, tā summa ir viņiem tik liela, ka viņu dzīves laikā to nevar sekt. Un tad rodās nākamais jautājums, ja no tā nav jēgas kreditoriem, kuru intereses tiek primāri sargātas, nedzēšot tās saistības, tad jautājums, kāpēc tad mocīt to parādnieku, tā tautas valodā vienkārši. Un tāpēc es tā pievērsos vairāk šim jautājumam, pāanalizēju plusus un mīnusus šim plašajam formulējumam, nedzēs jebkādas saistības no neatļautas darbības, paskatījos, kā ir citās valstīs šis jautājums regulēts, un konstatēju, ka vispār mūsu regulējums maksātnespējas, un tā skaitā ar fiziskās personas tieši maksātnespējas procesu uz tāda Eiropas citu valstu fona. Vienā brīdī mēs bijām pat tādi kā pionieri. Mums tas process diezgan liberāls pret parādnieku un tāds progresīvs. Bet tieši šajā konkrētajā nedzēšamo saistību sadaļā, kas attiec uz tām neatļauto darbību, mēs kaut kā esam ļoti konservatīvi, jo citās valstīs tomēr nav tik plašs tas ierobežojums un tomēr ir kaut kā šaurāk tas fokus dots un ir lielāks iespējas parādniekam tikt atbrīvotam no saistībām, arī tādas, kas ir radušās no neatļautas darbības. Bet kas tad ir? Jūs tagad rosināt viņus tā kā pārskatīt? Kāds tas priekšlikuma būtība ir tāda, ka, protams, ne jau pilnībā šo ierobežojumu atcelt, jo te ir jāsabalansē, un kā jau jebkura tiesību jautājums, tas ir jautājums par interešu sabalansēšanu. Jo vienā pusē ir parādnieks, kuram, protams, interesē tikt vaļā no saistībām, kuras viņš nespēja izpildīt, un kas viņam bojā dzīvi, un ne tikai viņam, bet arī viņa apkārtējiem. Otrā pusē ir kreditori, kuriem, protams, gribās, lai tā saistība ir sekta, un tad vēl ir sabiedrības intereses, kuras ir duālas arī. No vienas puses sabiedrībai ir svarīgi, lai saistības tiktu pildītas, lai būtu kārtība un tiesiska noteiktība. Lai tiktu atjaunots taisnīgums. Un tiktu atjaunots taisnīgums, lai tam būtu kaut kāda jēga. No otras puses sabiedrībai ir svarīgi, lai sabiedrības locekļi, būtu pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības dzīvē. Pieņemsim, problēma ar tiem pašiem pārmērīgajām saistībām, tur ir starptautiski pētījumi cilvēkiem sākot ar veselības problēmām, depresijas un visādi nomākti stāvokļi, kas savukārt sabiedrībai rada izmaksas uz medicīnu un tam līdzīgi, tam ir atkal kopsakars. Tā ir ēnu ekonomika, kas Latvijā mums ir ilgus gadus sāpju bērns, par ko mēs runājam, un ir valdības plāni un tam līdzīgi. Tāpēc te tās lietas ir jāsabalansē, un es tajā savā priekšlikumā mēģinu sabalansēt tā, lai tas būtu joprojām šīs taisnīgums pēc iespējas tiktu atjaunots, cik tas ir iespējams, lai nebūtu viegli atbrīvoties no šīm saistībām, bet tomēr, lai būtu iespēja arī kaut kādos noteiktos gadījumos, kad ir redzams, ka tā parādnieka interese tomēr ir svarīgāka, viņu palaist vaļā, nekā tur mocīt sevišķi arī kreditori mēdz būt dažādi. Ir gan kreditors varbūt cits cilvēks, kuram ir svarīga tā nauda, tas var būt liela, milzīga kompānija, kuram cilvēkam tā ir liela nauda kompānijai, tas ir salīdzinoši nelielas summas, un viņi viņiem ir gatavi to kaut kā viņam vieglāk to visu absorbēt, jā. Tāpēc, tāds ir tas
priekšlikums vairāk. Jā, nu tagad es pajautāšu jums abiem diviem par jūsu raksta, ko jūs gribat sasniegt. Tātad jūs gribat likuma grozījumus panākt, vai jūs domājat, ka viņiem būs atbalsts? Nu, es ļoti ceru, es tā mēģināju tos par un pret uzlikt uz papīra. Man liekas, ka, nu, jā, es domāju, ka es ļoti ceru, ka... Vai jūs esat jau kaut kādā virzat tos grozījumus arī kādā šajā te darba grupā, kurā jūs darbojaties? Vai? Jā, mēs maksātnespējas regulējumu pilnveidošanas darba grupā esam pārunājuši. Es tagad negribētu nest uz āru varbūt tādas iekšējas varbūt lietas. Esam pārunājuši un es domāju, ka tas darbs, es ceru, ka turpināsies. Es vienkārši gribēju arī tādu, nu, kā teikt, publisku diskusiju bišķiņ par to. Ļoti labi, tas nozīmē, ka mūsu lasītājiem raksts ir jālasa. Ja jūs esat maksāt nespējas interesanti procesi, tad izsakiet savu viedokli, rakstiet nākamos rakstus. Un jūs, Jūlija, ko jūs ar rakstu savu gribējāt pievērst mūsu uzmanību, ka aģenti ir vai ka viņi ir nekontrolēti un ka viņi būtu kaut kādā veidā juridiski jāuzrauga vai jānoregulē? Tas, ko mēs pirmkārt gribējām, ir pacelt šo tēmu latviešu valodā pirmo reizi, un arī papētot juridisko literatūru angļu valodā. Mēs šobrīd konstatējam, šī tēma ir tik karsta un tik svaiga, ka par to tikai ir sākts runāt un par to ir jāturpina runāt. Rakstot šo rakstu, mēs sapratām, ka mēs tikai paspējam pieminēt vairākas problēmas, bet mēs nevaram šajā apjomā paspēt piedāvāt risinājumus. Mēs aicinām diskutēt par šīm tēmām, sakot līdzi, kā šis attīstīsies Eiropas Savienības līmenī, un varbūt arī juristiem Latvijā ir kādas idejas, kā tas varētu tikt regulēts. Ļoti labi. Man jāsaka ir lasītājiem, ka šajā žurnālā ir vairāk raksti par tehnoloģiju jautājumiem. Man jāsaka godīgi, ka šī tēma ir tik aktuāla, ka mums diezgan bieži tā parādās tehnoloģijām veltīti raksti, kas vispār, protams, pirms pāris gadiem nekas tāds nebija. Es atceros ļoti labi to periodu, kad visi rakstīja par maksātnespējas likumu kā lielu jaunumu. Tad tagad man ir jāsaka, ka tiešām tehnoloģiju juristi ir izrāvušies priekšplānā, un es gribētu teikt, ka cienījamie lasītāji, lasiet Jūlijas Terjuhanas un Maijas Okmanas rakstu, kamēr viņš vēl nav novecojis. Jo iespējams pēc pāris mēnešiem tas, kas ir rakstīts rakstā, jau būs pilnīgi izmainījies. Es teiktu, ka iespējams maksātnespējas tiesības tik strauji, vismaz tā realitāte tādā galva reibinošā ātrumā neattīstās kā tehnoloģija tiesības, jo, ja mēs atšķirtu jurista vārdu, protams, dariet to mūsu portālā, palasiet arī, teiksim, 5 gadus vecs raksts par tehnoloģijām, jūs redzēsiet, ka tie jautājumi šķiet tagad ļoti naivi, kas tad tika risināti. Un tas, ko es vienmēr saku arī studentiem, ja jūs izvēlaties šo jomu kā savu profesionālo interesi, jums nekad nebūs garlaicīgi. Un pēc daudziem gadiem šī tehnoloģija pasaule izskatīsies pavisam savādāk, un tas ir tas izaicinājums, un tas ir tas azarts viņā būt un skatīties, kā notiek attīstība. Nu, un tad noslēgsim ar ļoti jautājumu, kas interesē visus juristus, vai mākslīgais intelekts aizstās mūs visus? Jo jūs taču noteikti arī esat dzirdējuši, ka tieši juristi ir tā profesija, kura ir saraksta augšgalā, kas izzudīs. Mākslīgais intelekts domās mūsu vietā. Jau šobrīd administratīvos pārkāpumus daudz kur liek mākslīgais intelekts. Nu, cilvēkam paliek tikai, es nezinu, tur ievadīt kaut kādu, pat tas vairs nav, vai ne? Viss ir sakabināts vienā ķēdē. Nu, tas noteikti ir tāds skaļš jautājums, ko uzdod bieži vien daudzās vietās, bet laikam tas, ko ir vērts pieminēt, ir, ka mākslīgais intelekts var izpildīt daudz tehniskus uzdevumus, apkopot tiesu praksi, uzrakstīt daļu tekstu mūsu vietā, bet tajā brīdī, kad nāk tā pievienotā vērtība, ko nes juridiskā izglītība, juridiskā profesija, kritiskā domāšana, uzmanība pret detaļām un tā tālāk, tas ir tas pienesums, ko juristi var nest. Un es domāju, šī daļa nepazudīs, jo tomēr mākslīgais intelekts, lai gan viņš ir varbūt ļoti efektīvs, viņš joprojām pieļauj ļoti daudz kļūdas, un juristiem nevajadzētu paļauties tikai vienu uz mākslīgā intelekta šo prātu, bet lietot savu prātu tieši tāpat kā līdz šim. Un kāds jūsu domas? Nu, man līdzīgi, es tikai varētu retorisku jautājumu uzdot, vai kādreiz, nezinu, teiksim, literatūru sāks rakstīt tikai un vienīgi mākslīgais intelekts. Man liekas, ka tomēr
tas cilvēciskais faktors joprojām, vismaz šobrīd izskatās, ka spēlēs lomu arī turpmāk. Jo tas ir radošs process. To es gribēju teikt, jurisprudence arī. Man būtu ļoti žēl, ja cilvēks pazustu no šīs nozares, kas būtībā ir jautājums par taisnīgumu un uzticēt jebkādai tehnoloģijai, lemt par to, vai, teiksim, ir taisnīgi vai netaisnīgi atbrīvot, maksāt nespējīgu personu no kaut kādiem prasījumiem vai jebko citu. Jebkurā citā tiesību nozarē ir ļoti nepatīkami par to domāt, vai ne? Ka mēs atdodam to būtiskāko, par ko mēs lemjam, tas būtībā ir vērtību jautājums. Jā, un kādam tas ir dzīves ļoti būtisks jautājums. Vai tā būtu maksātnespēja vai citās valstīs krimināltiesību jomā to izmanto. Piemēram, ASV bija gadījums, kad izmantojam mākslīgo intelektu, lai lemtu, vai ieslodzījumā esošos cilvēkus izlaist priekšlaicīgi, pamatojoties uz viņu labo vai netik labo uzvedību. Un tikai pēc tam daudz gadus vēlāk tika konstatēts, ka tur bija tas, ko angliski sauc bias, kas ir aizspriedumi, ko izveido mākslīgais intelekts, pamatojoties uz tiem trenēšanas datiem, ko viņos iebaro. Un tas, kā iemācās mākslīgais intelekts, nevienmēr sakrīt ar to cilvēku kognitīvo domāšanu, to domu ķēdi, kā mēs loģiski domājam. Reizēm viņš iemācās paņemt tādas kritērijas, ko mēs nekad nebūtu iedomājušies par pamatu. Un toreiz viņš ņēma rasi kā vienu no kritērijiem, kāpēc kādu vajadzētu vai nevajadzētu palaist ātrāk no cietuma. Un tā ir tīrā diskriminācija. Lūk, saglabāsim cerību, gan mēs uz savas izglītības turpmāko pielietojumu un savas dzīves pieredzes, gan arī, protams, aicināsim visus mūsu lasītājus nezaudēt optimismu, tīpaši mūsu jaunos lasītājus. Mēs zinām, ka mūs lasa daudz jauni juristi, jūsu studenti un jūsu jaunākie kolēģi. Cerēsim uz jurista profesijas nākotni un cerēsim uz to, ka tiesību regulējums tiks pilnveidots un to, ka mums būs daudzi jauni raksti jurista vārdā. Tā skaitā aicinu, protams, rakstīt arī jūs turpmāk. Un visus aicinu lasīt šo žurnālu un izmantot savu domu, sava dabīgā intelekta trenēšanai un savam darbam un tiešām arī vienkārši sava intelekta attīstībai. Paldies jums, ka šodien atnācāt. Paldies, ka uzrakstījāt rakstus jurista vārdam. Uz tikšanos! Yes.